izstaigājos pa Rīgu. Patīk no rīta, kamēr vēl nav sētnieki pamodušies. Izdomāju, ka, piemēram, pie Pulvertorņa tā siena, tur varētu būt tik smuka augšā galerija, tādi vecā Pulvertorņa, tā vecā Rīgas nocietinājuma siena. Bet ieeja tur nav, un es tagad reiz iedomājos. Ja mēs būtu paši saimnieki savā valstī, savā pilsētā, tad pie kāda pilsētas galvas aiziet, tur varētu ierīkot skaistu muzeju, 100 metru gara galerija, iestiklot gleznas, ļoti jauki. Kaut kā pa Vecrīgu izgājos visas, cik tik skaties, ēkas tukšas. Kāpēc? Ja mēs būtu paši saimnieki, ja mēs varētu dzīvot, lai mums būtu ērti, tur visu kaut ko ierīkot. Cilvēkiem kaut kādus klubus, darba vietas atvērt, ierīkot kultūras, bērniem iestādes. Un Rīga būtu tā kā mums un arī Rīgas viesiem. Bet tagad, kāpēc tāda situācija? Tāpēc, ka liberālisms kā tāds, viņa galvenā tēze ir, ko mēs 30 gadus ievērojam, ka nav nekādas tādas tautas un savā valstī saimnieki. Galvenais, lai ir vispār kaut kāds internacionāls saimnieks, lai ir, un lai biznes kādam ir īpašnieks, lai ir privāti īpašums. Un pie kā tas noved? Ka kaut kādi internacionālie banķieri, kas var drukāt naudu un saviem draugiem viņu dot bezmaksas, vai ar, teiksim, kaut kādiem attāliem radiniekiem dot naudu par bezprocentu, lai viņi iekaro svešas zemes un izpērk. Un tas novedis pie tā, ka vienkārši Rīgā tukši nami skaistākie, Tunibanka stāv tukši jau 15 gadus, Doma laukumā blakus starp Domu baznīcu un Biržas ēku muzeju. Mēs viņu tur izīrējām uz kaut kādu pāris mēnešiem pagājušajā gadu priekš Art Rīga festivālu. Tas ir novedis pie tā, un kādi secinājumi? Ka tas nav viss tautas interesē. Mēs neesam suverēna valsts, kas visu dara šeit dzīvojošo cilvēku interesē. Sauksim viņus pa latviešiem vai Latvijas pilsoņiem, kaut viņi sastāv no latviešiem, krieviem, ebrejiem, citiem. Bet tie, kas te dzīvo, tas nav. Šī sistēma nav mūsu interesēs. Tas ir pirmais secinājums. Tagad, kas no tā tālāk izriet? Ka 90. gadā mēs it kā atbrīvojamies, pasludinājām, ka Latvijas tauta ņem savās rokās, un mēs nospraužam sev stratēģiskos mērķus, ka mēs esam saimnieki un mēs dzīvosim savās interesēs, ka PSRS-ā mēs tikām tā kā ierobežoti vai bijām pakļauti, un mums lika darīt ar varu, ar ieroču palīdzību to, ko mēs negribam, kas mums ir neizdevīgi. Un tagad mēs darīsim to, kas mums ir izdevīgi, un ņemsim savu zemi, savas mājas, savu visu īpašumu un savu dabu, resursus ņemsim savās rokās. Un vai tagad jautājums, vai tas tā ir noticis? Kāpēc latvieši un Latvijas pilsoņi no šejienes brauc prom, vergot strādāt kaut kur ārzemēs, sūtīt naudu, lai nomaksātu kaut kādas nodokļus, ģimene un kaut ko te, kaut kādus mākslīgi uzpūstus komunālos. Bet šeit savukārt ir zaļais koridors, ka kaut kādi pakistānieši un afrikāņi, tuvo austrumu arābi, viņiem šeit ir viss bezmaksas un vēl piemaksas. Vai tas tā kā ir mērķis, ko mēs gribējām 90. gadā sasniegt, ka izbraukt no šejienes un vēl mums uzkraut kaut kādi, un vēl mums jābrauc atpakaļ, ja tagad mūs grib ievilkt kaut kādā karā, atvērt otro fronti.
Vai tas bija tas, ko mēs 90. gadā gribējām sasniegt? Jautājums. Un kāpēc tagad? Skaidrs, ka mēs esam iekrituši kaut kādās letālās lamatās. Jautājums. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir runa par tādu faktoru, kā viņu nosaukt, par vadību. Ka mums liekas tā, ka mēs tiekam, kā var tauta pašvaldība notikt, vai tautvaldība, vai tā tālāk. Tas ir tā, ka mēs izvirzam tagad vēlēšanās deputātus, un viņi tagad pārvaldīs, viss sakārtos. Bet kas reāli notiek? Uz 2 gadi vai uz 4 gadi, vai ja viņus ātrāk noņem, ievēl kaut kādu cilvēku, kurš neko nezina, viņš pārņem to stūri it kā. Viņam liekas, es tagad visu izdarīšu tautai pa labu. Varbūt ir tiešām godprātīgi tie deputāti, prezidenti, ministri, bet ko reāli, kas viņam ir? Viņam katru mēnesi pienāk tāpat kā mums kaut kādas safabricēti veci kariņi aizņem 20 miljardu parādi. Un viņam saka, ja jūs nenomaksāsiet tagad procentus parādu apkalpošanai, mēs jūs atlieksim no Swifta, noņemsim jums to. Un visi tie deputāti saka, nē, tas ir jādara. Un tālāk, kā mēs varam apkalpot tos vecos parādus un saistošos līgumus, ko ir parakstījuši iepriekšējā kaut kādas konvencijas, PVO, ka mums tur tagad viss ir piespiedu atkal jāiepērk pa miljardiem vakcīnas, un mums ir tas jādara un tas, un jāiet karot, nezinu kā vārdā un kur un ko. Un tie cilvēki tur deputāti no malas atnākuši kaut kādi bezdarbnieki vai vienkārši, kam nav vispār neko nemāk strādāt, un tad, lai būtu kaut kāda laba alga, viņi ielaužās un kļūst par valsts vadītājiem. Un viņi jau no tās rutīnas, no tās inerces, kas tur ir, viņi netiek ārā. Un viņu paiet tie 4 gadi tikai cīnoties tām vēdzirnavām tos vecos. Un šitos izmet ārā, ka redz, cik slikti viņi vēl palielinājuši parādus un tā tālāk. Tāda iet aburts loks. Tagad atkal nākošais jautājums tādā manā loģiskā šā rīta domāšanā. Kāpēc tas tā ir? Tas ir tāpēc, ka, tā kā man mācīja tur Vulfsons vai vectēvs vai tēvs vai visa arī mana pieredze, ka vienmēr jāstās, kam tas ir izdevīgi un kas gūst patieso labumu no šitā visa. Kas gūst? No tā, ka mūs, teiksim, mēģina 2 tautas vai 3 vai 4 visus kaut kādā savā starpā sanaido, izveido blokus un sākās karš. 2 brāļu tautas vienkārši paši iznīcinās un pat sajaukušās. Pat tā, ka viņi dzīvo tā kā saprecējušies savā starpā, teiksim, 2 ģimenes, tā kā Ukraiņi ar krieviem. Bet viņus tagad sanaido un viņi bombardē to otru dzīvokli, bet tajā ir puse, ir viņējie. Viņi tur savā starpā, teiksim, 2 ģimenes sanaidojās, bērni ir saprecējušies savā starpā un viņi visi tur viens otru iznīcina. Kam ir izdevīgi? Un kam ir izdevīgi, ka Latvija ir iztukšot un visiem jābrauc prom, un šeit paliek tikai ierēģi, kuri tā kā pārvaldīs tos pakistāņus un arābus, kas te dzīvo. Un latviešiem ir tā kā tāds noās kuģis, ka tie tur 300 000 ierēģi ar viņu ģimenes locekļiem, tie paliks te Latvijā. Un tad dzīvos šeit pāris miljonu vai 10 vai 20 miljonu visādi arābu un pakistāņu tie cilvēki. Un tā kā viss ir kārtībā, šāds plāns tiek realizēts un neapšaubām viņš ir jau nozīmēts web fórumos visos tajos pasaules apvienoto nāciju, ka līdz 30. gadam un tālāk līdz 50. līdz gadsimta beigām tāds ir plāns, ka šeit Austrum Eiropā un Eiropā vēl miljards jāiepludina. Bet kāpēc viņi audzē
tur cilvēkus un šo balto rasi tā kā vajag izskaust. Tāpēc, ka baltā rase grib dzīvot tur, kaut ko mācīties, veidot kultūru, kaut ko darīt, bet tie, ko tur audzē, viņi ir gatavi arī dēļ savu saimnieku tur uzspridzināties vai iet un slepkavot un iet bojā. Viņiem ir cita fundamentāla tāda audzināšana un vērtību sistēma, ka šeit ir jāiet bojā par kungu un nākošā kaut kādā citā realitātē tur par to tev būs skaista dzīve ar mīlestību un ar pašrealizāciju. Un kaut kas tāds apmēram tur ir. Ja mēs skatāmies, pie kā šī politika novedīs, kas būs rezultāts. Un ja latvieši arī sāks karot ar kaut kādu tautu, kas ir 150 reizes lielāka pa viņu, tad skaidrs, ka līdz pēdējiem latvietim visi šeit latvieši, tāpat kā tur Ukrainas tā teritorija, nepaliks neviena māja, neviena cilvēka. Bet kas būs ieguvējis? Ne jau latviešu tauta. Kas būs ieguvējis no šī tagadē visu to notikumu virzības? Katrs cilvēks intuitīvi jūt, ka tas iet visus kaut kādu bezdibeni, bet viņš, man reāla politika, strateģiski es jūtu, ka tas iet uz bezdibeni, bet taktiski, ko es citu var darīt? Jāiet karot, jādod te viss un viss jāiztīra teritoriju. Bet tagad paskatīsim nākošo atkal punktu. Kāpēc tas tā ir un kas? Vai tas ir tā nejauši pats saorganizējies? Ja tomēr ir kaut kāda spēka, kaut kāda cilvēka, kas to visu tā ir izbīdījuši to lietu kārtību un to secību. Un kas ir šie cilvēki? Vai ir tādi cilvēki? Ja tā kā daudz te tagad runā kaut kādi citplanētieši to dara, vai sātanisti, vai kaut kādi reptiloīdi. Es tagad mēģināšu atkal to jautājumu pats sev atbildēt. Nav neviens, ar ko parunāt par šīm lietām. Piemēram, pandēmija. It kā tā nejauši notika. Vat tā gadījās. Bet tagad Amerikas republikāņi paņēmuši par mērķi pārskatīt visus šos pēdējos gadus kopš Obamas pārvaldes, kad notika viņu prāt apvērsums. Un pilnīgi skaidri pierādīts, ka tie paši USAID un apmaksāja Uhaņas laboratoriju, lai tur taisa vīrusi. Paralēli viņi izstrādāja jau vakcīnu, un paralēli viņi sagatavoja visu valstu vadītājos nodevēju grupu, kurai būs Even 201 apmācīja, kā vajadzēs tagad visus ar to zupu apstrādāt un kādus mērus televīzijas, kā lai sabiedē un safabricē kaut kādas filmas, ko rādīt un viss. Un kādā veidā, lai izplata to draņķi, ko Uhaņā saražoja. Un tagad ir pierādīts, ka tas ir tāds visi etapi šai afērai. Un viņi to apņēmušies, ja tur visu sakala šitie banķieru rokas puiši tur nenošaus Kenedijs un Trumpas un Vensus un viss, tad viņi to izdarīs. Un ko tad teiks mūsu Latvijas tie, kas visu šeit organizēja un visi tie ticiet zinātnē un ticiet presē, žurnālistiem, ko viņi teiks? Viņi neko neteiks. Viņi uzreiz pārkārtosies, viņi teiks, redz, kā gadījās. Un tāpat viņi gribēs palikt gan žurnālisti, tie pie varas, un turpināt atkal pārdoties un mums melus un pašiznīcības programmas iedvest. Visi tie cilvēki atkal mēģinās, tā kā PSRS beidzās, bet visi tie paši palika atkal pie varas. Un tagad atkal būs no Amerikas tā revolūcija attīrīšanās, atnāks līdz Latvijai, tad šitie cilvēki, kas te vadīja tautu, viņi tāpat mēģinās pārkārtoties un palikt atkal pie varas nākošā. Tas ir skaidrs, kaut viņi šobrīd bļauj, ka tur viss ir pret to republikāņu varu, tad tikko līdz Latvijai tas atnāks, es varu zvērēt, ka visi tie, kas tagad ir,
viedokļu līderi un presē un politikā, viņi visi ātri pārkārtosies un atkal teiks, mēs tikai par to, mēs par šito. Tā tas ir. Bet, pēdējais tas jautājums bija, ka mēs nonācam, es ļoti haotiski runāju, atvainojos, bet mēs nonācam līdz tam, vai ir kaut kādi cilvēki, kas to visu tik gudri vada, saorganizējuši, kuru interesēs notiek. Tas, ka Rīga ir pilnīgi iztīrīta, latviešiem jābrauc prom, Pakistāni jau brauc 100,000 iekšā un jau VF formā paziņots, ka miljards jāuzņem Austrum Eiropai. Un jau zaļo koridoru jau nobalsojuši jau mūsu deputāti, ka tiem visiem ir bezmaksas šeit dzīvošana un piemaks, un latviešiem tikai mākslīgi komunālie un nodokļi tiek paaugstināti, lai viņus izspiest ārā un viņi vēl no ārzemēm apmaksātu parādus un sūtītu naudu šeit, ko nomaksāt parādus, lai uzturētu jaunos Latvijas iedzīvotājus. Šis plāns Latvijā ir izdevīgs tikai tiem ierēģiem, kuri ir uz mūžu, un viņu jau bērni arī ir. Tā kā, ka viņi būs tie 300,000 šeit paliks. Un mums šeit būs tā kā pārvaldnieki. Un tie melnie visi atkal iedzīvotāji, kas iebrauks, tie paklausīgi te klausīs. Un viņi domā, tāda loma mums patīk, un mēs balsojam par šito plānu. Bet kas ir tie, vai tiešām ir kaut kādi tie labumu guvēji? Un tagad kaut vai paskatīsimies to, kas šobrīd notiek, tas karš un vēl tas, ko mēģina Latvija ieraut, tas vēl nav beidzies. Viņš tikai te vēl gatavojās. Par to mēs nevaram spriest, kas ir labumu guvēji. Bet mēs varam spriest par pandēmiju. Tie 2-3 gadi, kas bija, tas ir, mēs atceramies sākumu un nobeigumu. Kas guva labumu? Šeit bija atbraucis Bridžens, Anglijas parlamenta deputāts, vēl ar Šveices starptautisko tiesību advokātu. Abi divi tikās ar Latvijas politiķiem, vai kam interesē šī tēma par pandēmiju. Un man nav šo dokumentu, es tikai runāju tādu, kā teikt, domu gājienu izpaužu. Bet šie kungi operē braukā pa parlamentiem, pa valstīm, operē ar konkrētiem dokumentiem, ka tas ir skaidri un gaiši interešu konflikts, kā Pasaules veselības organizācija un tos viedokļu līderis katrā valstī apmaksāja no tās pašas finansu paketes, ar kuru apmaksāja arī vīrusu izstrādes, izplatīšanu, ar kuru apmaksāja arī presi, to pandēmiju radīt cilvēku galvās, un ar kuru apmaksāja arī farm biznesa ražošanas tā kā pretindi tās vakcīnas. Un vienlaicīgi viņiem jau iepriekš bija tas viss, un viņi izveido tādu cēloņu sakarīgu ķēdi, ka lūk, izplatījās tās, tagad jāmeklē zāles, bet zāles viņiem jau gatavs. Un viņi tā cilvēks izvadīja šai skēmai cauri. Kur ir rezultāts? Pirmkārt, šie banķieri, triljonāri ģimenes, kam pieder viss farm bizness, kas apmaksā Pasaules veselības organizācija, apmaksā vīrusu izstrādi, apmaksā arī vietējos savus rokas puišus katrā valstī, kas visu tautu te biedēja un dresēja un apmaksāja algas ministriem un policistiem, kas ar nūjiņām un lielus piemaksas visādiem tiem birojiem, kas nodarbojās ar vakcināciju un iepirkšanu pa neskādiem miljardiem tās piespiedu kārtā. Un viss šis kopā atnesa viņiem cilvēcei bezprecedentu peļņu. Viss cilvēks vēsturē nav bijis tāda peļņa, ka daži ģimenes no šiem banķieriem, kas paši drukā naudu un pēc tam caur saviem investīcijas fondiem BlackRock, Vanguard, State Street arī ir īpašnieki šīm visam farm biznesam, un arī viņi ir tie, kas apmaksā universitāšu viedokļu līderis, dod algas, grantus
apmaksāt caur Soros fondiem, caur visādiem arī politiķus un arī presi. Un rezultātā viņu rokās ir visi etapi, lai tautu izvadītu šādam piedzīvojumam cauri. Un tādu piedzīvojumu viņiem ir rindās. Un viņi palielināja šais 2 gados savu triljonu skaitu. Vienai ģimenei, tā kā man vidulējs, labdien, tur sieva, bērni, vecāki, radi, māsits, triljonu pieder. Ko nozīmē triljonu? Tas tā kā triljonus, miljards, miljonus, tūkstoši, kaut kādas abstraktas summas. Bet Latvijai triljoni, visai valstī 1,8 miljoni, visi te skrien, strādā, mācās, dzemdē, dzīvo, veido kaut ko. Triljoni nav rādījušies ne sapņos. Mums ir miljardi, jau parāds kaut kāds neatmaksājams. Un katru gadu tā kā valsts budžets ir kaut kādi tur 10 miljardi. Bet triljons tas ir tūkstošiem miljardi. Tas ir kaut kas tāds vispār, kas sapņos nerādās. Te tādas 1000 Latvijas tad vajag. Un viss tas pieder vienai ģimenei, vienam onkolim, kaut kādam Sorosam, radiniekiem, tur Rotšildiem, Rokfelleriem. Kaut kāda vienkārši parasti ģimenes, viņi tā sanāk kopā, un mums saka, Latvija oligārki. Tur Šķēle, Lembergs, Šlesers. Bet kas viņiem ir? Viņiem pat nav miljards. Kaut kādi miljoni, kaut kas pieder, kaut kāda tur rūpnīca, osta vai mēsla pārstrāde, vai es nezinu, kas tur ķieģeļa ražotne, Lembergam kaut kāds termināls. Kas tas ir? Ja pa triljonu, cik tiem privātu personām pieder visa Amerikas kapitalizācija, lielais kontinents, ir kaut kāda tur 35 triljoni. Visi debeskrāpji, visas ostas, visas dabas bagātības, ko var izrakt, naftas, viss tas maksā tikai kaut kādas pār10 triljonus. Un tādi te privāti personas. Vai tas ir loģiski? 21. gadsimtā mēs runājam par tautvaldību, par apvienoto nāciju organizāciju, par apgaismību, par demokrātiju. Bet kāpēc ir kaut kādi privāti personas, kuriem viņu personīgais kapitāls ir tik liels? Vai tas ir atbilstoši tam, kā mums māca, vai tas ir pareizi? Vai nebūtu tā, es gribētu jautāt, ka vajadzētu sabiedrība apzināties, ka tā ir problēma, ka kā var būt, ka 21. gadsimtā ir runa par kaut kādu cilvēcību, par tautas attīstību un ka valsts pieder Latvijas tautai, un mēs tā kā būvējam stratēģijas, kā būtu labāk latviešu tautai un kā mēs attīstīsim savu valsti. Bet kaut kādam vienlaicīgi onkolim pieder triljonos. Un tas nevienu neinteresē. Viņi saka, tas ir tā realitāte, tas ir normāli, par to runāt nedrīkst, nevajag par to runāt. Mums jārunā par to, kā šim onkolim atdot 20 miljardu parādu. Ko mēs vēl varam pārdot, kādus vēl varam likvidātoru banku, šitie te rokas puiši, ko vēl var visiem atņemt dzīvokļus un tā tālāk. Un kur tas ved viss šī putra, ko es tagad tā kā lēnām aizvedu līdz tiem triljonāriem? Kur tas ved? Kāpēc viņi to dara? Kāpēc viņi, teiksim, ļāva 20 gadus no tur 90. 2000. līdz vienotības pārvaldē, kur tie Soros sagatavotie diversanti sāka tādu ļoti aktīvā veidā tautu padarīt nabadzīgu, visu šīs krīzes ieviest. Kāpēc tas viss tiek darīts? Manā izpratnē šie naudas sistēmas īpašnieki to visu virza uz vienu mērķi. Kas notiek pandēmijas, tās Covid afēras, kas notiek klimata afēras ēnā, kas notiek kara ēnā. To, ko cilvēki vispār nevēro. Notiek naudas digitalizācija. Tas ir viss, kas šobrīd īstenībā notiek. Ko mēs nemanam? Visās valstīs paralēli šie aktieri, menedžeri, Puķins, piemēram, kā viņi tur, Vladimirs Vladimirovičs, kaut ko visu tur runā par karu, par ko. Bet Krievijā notiek viss straujāk pāreja uz digitālo naudu. Un ko nozīmē
kāpēc šiem, kas virza to cilvēci, un kas ir īstie īpašnieki, kāpēc viņiem vajadzīga tā digitālā nauda? Tāpēc, ka nebija vispār valstīm tādas centrabankas, un kaut kādas centrabankas. PSRS vai kaut kādās tur šitajās cara valstīs, kas bija pirms tam karaļi, tāda vispār struktūra nebija. Tur kala naudu, katra valsts, tur Kārlis 12. Zviedrijā. Es vēl atradu nodegu Rojienā baznīcu, atradu kaut kādu sudraba monētu. Viņš izkaļ to monētu no īsta sudraba vai zelta, un ar tām monētām vai nu barteris cilvēki mainījās ar pakalpojumiem, vai ar šādām monētām dārgmetālu. Tad šīs banķieru ģimenes izdomāja, ka ir papīra nauda, ir vekseļi, ka tu vari pie viņiem turēt savas bagātības, un viņi tev papīra naudā iedod kā nauda, kā tāds veksels vai kā parāda zīme, ka tev ir pie viņiem stāv bagātības, un tu vari kaut ko pirkt, mājas vai mantas, vai ceļojot citā valstī, aizbraukt, un tev atkal viņu ģimenes pārstāvis pateiks, man tur ir viens no Rīgas Joskas zvanīja, vai pateica, reku ir papīrs, tātad es tev varu izsniegt arī tajā valstī kaut kādu iedot adekvātu lielumu māju, ko. Tālāk šie paši cilvēki, viņi sāka tos vekseļus vai tās papīra zīmes dot vienkārši, ka viņi dabūja tiesības naudu tā kā drukāt aizdot, tas ir viņa biznesa. Tā kā latvieši ļoti labi izdodās tur pārtiku taisīt, tur kaut kādu akal kaļa metālu un citi tur audzē zirgus. Šie cilvēki, viņu biznesa bija to naudu drukāt aizdot. Un tālāk, kā tas beidzās, ka prezidenta Vilsona laikā Amerikā arī Amerika izveidoja tādu centrabanku, kas nav vairs valsts, bet kas ir šiem privātu baņķieriem, ka viņi to pārvaldīs. Un viņi saka, mums vienalga, ko jūs tur vēlēsiet, mēs politikā nejaucamies. Mēs tikai naudu drukājam un jums aizdodam katrai valstī. Un Amerika viņiem parādā ir. Un tagad ar Ameriku bija bankrots, ka tik cik viss Amerikas īpašums ir vērts, tik viņiem ir parādā šitiem privātu onkuļiem. Un tāpēc tagad tur notiek tāda revolūcija, ka Amerika bija bankrots. Un Krievija vēl nav bankrots, jo Krievijas visi tie lielā teritorija īpašumi ir kaut kādi 70 triljoni, bet viņi ir parādā tikai kaut kādus tur, es nezinu, cik tur 700 miljardus vai ko. Tur vēl ir ko vēl darīt. Un Latvija, es nezinu, vai 20 miljardi ir viss novērtēts, jo mums te nekas tāds nav. Jeb mēs tomēr vēl neesam līdz galam izsmēluši to kapitalizāciju ar to naudas aizņēmumu. Bet tās it kā bagātās valstis, kas ir visādas Eiropas un it sevišķi ASV, tie ir pilnībā bankrots, jo viņu kapitalizācija ķīla, tā teikt, vairs nesniedz to kredītu summu. Un tie privātie onkuļi, viņi saka, tā un tā. Tagad jūs visa valsts, visiem iedzīvot piederat mums. Un mēs te tagad nolēmām jūs tur vakcinēt vai to, vai likvidēt. Jūs esat tā kā mūsu īpašums. Jo visās pārvaldes formās ir viņu rokās. Un viņi var izkārtot šādas cēloņu sakarīgas ķēdes, kā tajā pandēmijas laikā, ka viņi nevis ar varu vada cilvēks, bet viņi rada apstākļus, ka pa priekšu uzražo kaut kādu vīrusu, pēc tam viņi izplata, it kā nejauši, un pēc tam presē paziņo, ka redz ir izplatījies, kā mēs atradīsim pretindi, un tad viņi atkal paši vēl pēc dažiem mēnešiem saka, mums ir pretindi, pērkiet to pretindi pa lielām naudām un klausiet. Un tā viņi atkal klimata afērā, atkal viss tur ir izdomāts, ka kaitīgi ir viss, ko jūs dzīvojat, ko jūs ēdat. Tagad jums būs jāpāriet uz tārpēšanu un jums būs jāpāriet uz jālikvidē, tur jāizbeidz benzīns dedzināt un tas.
Un atkal tieši tāds pats afēras loks. Un tāpat karā. Sākumā aiztais robežas, kūda viena tauta pret otru un beigās pasaka, tagad ejiet visi karā un aiziet visi bojā, lai tur attīrītu zemes. Un šādi konceptuāli uz priekšu vadot, viņi vada nevis to, kas mūsu tie politiķi un vadītāji un presa vada to, kas šodien notiek, bet šie cilvēki vada 5 santīm atrada pa šo sarunu. Paldies Dievam. Un tad viņi vada tādā veidā, ka viņi skatās, ko viņi grib panākt, teiksim, 10 gadus uz priekšu. Un tad viņi domā, kā to panākt. Un tagad viņi gribēja panākt, lai pat papīra nauda nebūtu jādrukā, un viņi varētu to digitālo valūtu ieviest. Ko nozīmē digitāla valūta? Tas nozīmē, ka viņi pat neko nedrukā, vienkārši, teiksim, Kariņš paprasa, man vajag tur 2 miljardi šogad. Viņi saka, labi, čalīt, no rītdienas tu mums esi parādā, tev ir 2 miljardi. Vienkārši tur nullīts kaut kur uz datoru pierakstās. Viņiem jau nav nekāda reāla nauda. Pat privātu bankām nebija reāla nauda, izrādās. Tad 90. Tie bija vienkārši cilvēki, kuriem iedeva indulģents, ka lūdzu. Jūs varat Latvijā vai Krievijā visiem aizdot naudu, un tie procenti, ko jūs ieņemsiet no tiem lohiem, tas būs jūsu peļņa, un mēs jums dodam, lūdzu. Un arī šī digitālā nauda. Vienkārši tiem cilvēkiem ir tā kā viņi ir kā vergturi, un caur šo naudas varu viņi var visiem tur policistiem, lūdzu, jums vajag naudu, lūdzu, būs jums alga, būs jums ko ēst, bet jums ir uzdevums par to, iet un no nūjiņām dežūrēt pie brīvības pieminekļa, tur kāds iznāk, tad dauzīt. Vai, teiksim, farm biznesā, jums būs alga, brauksiet labu džipu par Rīgu un viss, bet jums pienākums, kā jūs to izdarīsiet, tas ir jūs, bet kaut kā panākt, lai visus tur vakcinē būsteris katru mēnesi. Tur politiķiem. Jums būs nauda, bet jums ir jāpaielina tik traki nodokļi, lai visi cilvēki pazaudē privātīpašumu, pazaudē siltumu, elektroenerģiju, mašīnas, lai tā kā Padomu Savienībā cilvēki ir pilnīgi lumpeni, un viņus ir viegli pa maizes kumos vadīt. Un viņi būs gatavi uz būsteriem katru mēnesi, lai pārveidot cilvēks pa kaut kādu jaunu radījumu, cita veida lēnām ar gēnu inženieriju. Un tāds ir tas viņu mērķis, lai viņu vara tiktu iemūžināta uz mūžiem laikiem, un viņu bērni varētu turpināt šādā veidā pasauli pārbaudīt. Ar to, ka visa vērtības sistēma un izdzīvošana tiek caur naudu apmaksāta, un viņiem vairs nav jābūt ne zelta rezervei, ne pat papīrs jādrukā. Viņi vienkārši centra banka, viena banka būs paliks. Un viss tāpēc te privāta bankas nolikvidēja, un visu valstu centra bankas ir arī tikai filiālis tai vienai pasaules centra bankai, kur atradīsies vienalga kur, jo viņi faktiski var automatizēt, un šīm ģimenēm vairs nevajadzēs nevienu darbinieku. Viņi sēž kaut kur uz privātas salas, un tikai visi cilvēki, cik mēs esam 8 miljardi, katram ir konts tai centra bankā, un šitie visi Rothschild, Baruch, kaut kādi tur onkuļi, Morgan, Clinton, visi tur viena ģimene, kaut kādi 1,8 miljardi iedzīvotājiem, kaut kādi tur pār 10 šitie onkuļi. Un viss. Aizmirst kodu. Urā, tiku. Un tas ir viņa mērķis. Tā kā kompjutera spēlē, viņi ir izgājuši visus līmeņus. Sākumā tās katru valsti pakļaut centra bankas, pēc tam centra banku, un tagad tas pēdējais etaps pāriet uz šādu absolūtu vadības pulti. Un tā viņam tā kā ASV prezidentā Krievijas ir sarkanā poga uz atombumbām, šitiem akal ir sava tā sistēma pārvaldē. Un tas ir tas, uz kurien iet. Un es savu pastāvīgi beidzu. Un es zinu, ka
par to visu runāt tā kā nedrīkst. Ir jārunā par to, jākūda karam vai jākūda nākošai pandēmijai, visam tam. Un tas, ko es runāju par šādu pārvaldes līmeni un pasaules uzbūvu, tas tā kā ir sazvērestības teorija, vai kā to formulē.